Kārtējo reizi uz ielas vai ceļa redzot, ka kāds pabrauc garām pietiekami lepnā automobīlī un šādi te sarunājās pa mobīlo telefonu, pārņem aizdomas. Kāpēc? Kāpēc modernā automobīlī nevar ieslēgt brīvroku sistēmu, sapārot telefonu ar automobīli, braukt un bēdu nezināt? Un kāpēc šādi? Vai tas tā kā mazina pārkāpumu? Ar tukšām rokām mēs no Huawei nekad nenākam. Šāds mazs izstrādājums, kurš varbūt dažām liekas komisks, nu kas tad tur var būt, patiesībā jau visi nojauš, ka runa ir par austiņām. Un tā, sāksim visu no sākuma. Huawei FreeClips. No nosaukuma viena mēs saprotam, ka kaut kur kaut ko mēs varam pieklipsēt. Un tieši tā tas arī ir. Šādas izskatās Huawei FreeClips austiņas. Ja mēs zinām, ka parastās bezvadu austiņas mēs iespraužam auss gliemenē un ceram, ka viņas tur turēsies, diemžēl, nezinu, man nav izdevies piemeklēt pareizo formu vai arī vienkārši mana auss forma neatbilst šīm te prasībām, tad ar šo viss ir savādāk. Es to vienkārši tagad tādu bērnu auskaru ņēmu un uzāķēju uz auss. Viņš saspiežās kā auskariņš. Šeit iekšā ir tas, kas dod skaņu, šeit, nu, par visu pēc kārtas. Un tātad šīs te mazās austiņas. Šeit ir iebūvēts gan mikrofons, gan arī skaņas avots, tātad pašas austiņas. Savukārt šajā te klipša aizmugurē ļoti veiksmīgi ir iestrādāts apkārtējās vides mikrofons, kas gluži loģiski, kā mēs saprotam, ļauj slāpēt to, kas notiek visapkārt. Ja mēs gribam profesionālu skaņu, tad, protams, dosim priekšroku Huawei FreeBuds austiņām. Tās ieguļās iekšā gliemenē, nobloķējot apkārtējo vidi un vēl papildus slāpējot apkārtējos trokšņus. Šīs austiņas, protams, neieguļās tik ideāli pašā auss gliemežnīcā, taču tā ir ļoti tuvu. Tāpēc klausīties kvalitatīvu muziku var bez bēdas un pat diezgan skaļā telpā. Ja nu kas ir ērti, tad šāda te mūs pilnīgi noteikti netraucēs braucot automobīlī. Tad mēs varam braukt un šāds te var atrasties mūsu ausī. Vai arī neatrasties, vai arī būt kaut kur pa rokai. Un ja atskan telefona zvans, tad gluži vienkārši mēs to paņemam un ieliekam ausī. Vadība, kā jau Huawei austiņām, elementāra. Ar pieskārienu pie kājiņas mēs varam pārslēgt dziesmas, ja mēs klausamies muziku. Ar pieskārieniem kājiņai mēs varam atbildēt uz telefonu zvaniem vai tos noraidīt. Arī ar šīm pašām kustībām mēs varam regulēt skaļumu un daudzas citas lietas. Tātad, nu, vienkārši un fantastiski ērti. Labā lieta ir tā, ka šīs skaistās mazās klipšu austiņas sver vien 5,6 gramus. Sajust to nav iespējams arī tagad ausī. Nē. Otrkārt, tās ir fantastiski drošas, ejot, kustoties, skrienot, braucot ar velosipēdu. Nu, es nezinu, man pat gribētos domāt, lecot ar izplētni. Nu, lai gan mēģināt, es tomēr negribu. Otra labā lieta. Tās ar pilnu uzlādi spēj nodrošināt līdz pat 36 stundu darbību. Un ja nu gadījumā ar to kādā brīdī ir par īsu, tad 10 minūtēs mēs varam uzlādēt tieši tik daudz, lai tās atkal darbotos 3 stundas. Kā tur viss ir iekārtots? Nu, to jūs uzzināsiet droši vien kaut kādos tehniskos portālos un fórumos. Es vien varu pastāstīt to, ka pats Huawei lepojās, ka viss šeit ir maksimāli vienkārši. Nekā lieka, nekā sarežģīta, un tieši viss vienkāršais, kā mēs zinām, ir ģeniāls. Un es teiktu tā, tas ir iegūms. Nav vajadzīgi kaut kāds atsevišķs Bluetooth garnitūra, lai runātu par telefonu. Nav vajadzīgs atsevišķs austiņas, lai klausītos mūziku, un tas viss vienmēr un visur pa ķērienam. Starp citu, uzlādējums gan mašīnā, gan mājās, un vēl es atklāšu lielu noslēpumu. Izmēģinājām, un viņas perfekti strādā gan ar Windows, gan ar Apple operētāju sistēmu, gan ar Android
un, protams, ar Huawei ierīcēm. Tā kā šajā gadījumā sapārot ir vienkārši baudījums. Nospiežam šeit uz futlārīša podziņu, mazliet paturam, atrodam austiņas un aidā!